nodokļu atviegojumi, kādi mums ir dažādi vairāk ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu saistīti. Šeit man 2 piemēri par neapliekamo minimumu mēnešu apmēru, kā tas izskatīsies. Ja mums šobrīd pensijas saņēmēja neapliekamais minimums ir 165 lati mēnesī, pārēķinot pēc tam, piemērojot tos nokļošanas principus, ko likums nosaka, tas būs 234,77 un parastais neapliekamais minimums no 45 latiem 64,03. Iespējams, protams, ka valdība pieņems kādus atsevišķus lēmumus, lai šos apmērus pārskatītu, bet tas noteikti nebūs eiro ieviešanas kontekstā, jo eiro ieviešanas mērķis ir padarīt šo procesu ļoti neitrālu priekš visiem, lai neradītu liekas izmaksas, neradītu paaugstinājumus vai samazinājumus cilvēkiem attiecībā uz viņu veicamiem maksājumiem. Ko es vēl gribu vērst uzmanību? Ka noteikti, veicot pārreikināšanu, konvertēšanu, ir jāizmanto visas valūtas kursa zīmes. Nedrīkst saīsināt ētības labāk 0,70280 04 vietā ņemt 0,7028. Ir jāņem visas zīmes un jānokļūt tikai pats rezultāts. Tā ir ļoti būtiska lieta īstenībā, jo, ja tā nokaļošana tiek veikta citās stadijās, tad tas rezultāts iegūtais varētu būt arī neprecīzāks. Paņēmu tādu pievienotās nodokļu vērtības nodokļu maksātāju, kuram taksācijas periods ir pusgads, tad periods, par kuru viņš iesniedz, tad tā kā liekas varētu būt vairāk jautājumu. Tad, ja ir pusgads, līdz 10 000 apgrozījums iepriekšējā gadā ir bijis, jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, ka tas pusgads mēnesis vai 3 mēneši, deklarācija tāpat ir jāiesniedz latos. Maksāšanas termiņš, kas ir, un deklarācijas iesniegšanas termiņš, jūs zināt, atšķiras, ja izmanto ETS vai neizmanto, bet neizmanto ETS vai tikai fiziskās personas. Tā kā tas nav vairs jautājums. Deklarāciju iesniedzot, aizpild to latos, pašu maksājumu, konvertē, pārreikina pēc oficiālā maiņas kursa un veic eiro. Es domāju, ka tur jautājumu nav. Kas notiek pēc tam, kad kaut kāds kļūdas tiek konstatēts? Kļūdas var gadīties un tiesības precizēt nodokļu deklarācijas nodokļu aprēķins ir 3 gadus, kā jūs atceraties. Tad, ja gadījumā šāda kļūda tiek par periodu, kurā ir lati apgrozībā tiek konstatēta, tad labojumi tāpat tiek izdarīti un iesniegti tajā valūtā, kas bija apgrozībā tajā laikā, par kuru ir deklarācija, tad latos, jātiec uz latu periodu un maksājums, protams, tāpat, ja tāds rodas pēc šī labojuma iesniegšanas, tāpat tiek konvertēts pēc oficiālā maiņas kursa. Līdzīgi ir arī tad, ja šādus labojumus, nosacīs labojumus, veids nodokļu aprēķinus nodokļu administrācija audita rezultātā par periodu, kad bija labs apgrozībā. Protams, viss periods ir uzskaitīts latos, arī visi ir uzrēķini, ja tādu rodās audita pārbaudas rezultātā ir latos. Pats lēmums ir, kā parasti tajā valūtā, par kuru kāda bija apgrozībā tajā periodā, bet gala piemaksājumā summa tāpēc tiek konvertēta, ja tāda ir, protams, tiek konvertēta eiro. Likums paredz šobrīd, kas ir 52. pants, ja ievērojot 2 nosacījumus, ka skaitliskā vērtība, kas tiesību normā ir noteikti ar nopaļotu skaitli. Es esmu minējis, ka man tiešām interesē gadījumi, ka mums līdz 8000 ir bijuši nopaļotu skaitli, aizstāt ar tādas pašas precizitātes skaitli eiro. Šie nosacījumi, kas ir jāievēro, normai ir jābūt labvēlīgākai personai un vērtīgs radīt būtisku fiskālu ietekmi. Tāpēc, protams, katrs šis gadījums būs jāvērtē atsevišķi. Tas, par ko es gribēju šī kontekstā runāt, ir šis reģistrācijas slieksnis, kurš, kā jau es jums rādīju iepriekš, šajā slaidā pārreikinot atpakaļ pēc noteiktā kursa, šobrīd izmantojot Latvijas bankas noteikta maiņas kursu, būtu 49,850,51. Lūk, un ja šāds slieksnis pastāvētu, būtu piemērošana pielāgotos cilvēku, tad tā izskatās diezgan jocīgi. Un tādēļ pastāv iespēja izvērtēt arī to, vai šo lielumu mēs nevaram
tagad pārjūtāt uz eiro, arī izteikt eiro 50 000, kas būtu tā kā esošais nopelnīšanas princips līdz 8000 šeit tiktu saglabāts, un turklāt šis lielums arī atbilst tam, kas ir noteikts Eiropas Savienības padomes lēmumā, ko Latvijai piešķirt atkal. Akcīze. Akcīzēs jau minēju, ka ir tāda specifiska situācija, ka uz akcijas markas cigaretēm ir arī maksimālā mazumtirdzniecības cena jānorāda, bet tā kā šīs markas ir hologonāli un tur īsti neviens neko nevar redzēt, tad neatmiņot acis tur pārbaudīt nevar, tas, ko kontrolē nodokļu administrācija, un šobrīd ir domāts procesu padarīt pēc iespējas vienkāršot, un tās cigaretes, kas būs jau apgādāts akcijas markā, ko viņas tā arī varēs realizēt līdz pēdējai dienai, nodot tirzniecību, mazumtirdzniecībā līdz pēdējai dienai, kamēr ir spēkā lats, un pēc eiro ieviešanas akcijas markām, protams, būs jābūt ar eiro jau, bet tā cena, kas interesē patērētāji, tāpat kā jebkurām citas preces cenu, būs atspoguļot uz cenu zīmes, kas patērētājiem būs redzami. Zinām, ka akcijas markām ir zināms cikls, kamēr viņas ir nonāk līdz uzlīmēšanai pacītas. Tas ir 3 mēneši, tad lēmums par to, ka Latvija pievienojas būs zināms apmēram jūlijā. Tad jau visi tie, kuriem ir nepieciešami pasūtīt akcijas markas, var veikt nepieciešamās darbības, lai pasūtītu tādas markas, kas ir nepieciešamas un attiecīgiem periodam. Bet, ja jums būs akcijas preču noliktavā markas, kas ir cigaretes ar markām, uz kurām ir lapos norādīta maksimāla mazumtirdzniecības cena, jūs varēsiet tiek piegādāt mazumtirdzniecībai līdz tā latu perioda beigām, līdz 31. decembrim. Bet pēc tam varēs arī turpināt šīs pašas, protams, cigaretes tirgot, viņas neliks izņemt no tirdzniecības. Un cik ilgi realizēt viņas varēs mazumtirdzniecībā? Paldies? Un cik ilgi mazumtirdzniecībā viņas varēs realizēt pēc tam? Saprotiet, šobrīd tas viss būs akcijas nodokļu likumā atrunāts. Šobrīd likums ir tikai izstrādāts stadijām, bet, protams, nevēlamies, lai situācija izveidotos tādu vēl gadiem tāds tirgot. Katram tirgotājam, gan vairuma tirgotājam pamatā ir skaidrs apmēram zinām dinamika, kā viņam konkrētās markas cigaretes, kāds ir realizācijas kaut kāds ilgums, un līdz ar to ir jārēķina, protams, lai nesanāk tā, ka tas ievelkās ļoti ilgu periodu. Viena maza īpatnība skar uzņēmuma ienākumu nodokļu avans maksājums, tāpat kā jebkur līdz šim uzņēmuma ienākumu nodokļu avans maksājumu mēs rēķinām veselos eiro, veselos latos šobrīd rēķinām, tāpat kā uzņēmuma ienākumu nodokļu deklarācija apliekuma ienākumu nosaka veselos skaidros, tā arī turpmāk šeit nekas netiks mainīts. Ja tajos gadījumos, kad uzņēmumam taksācijas periods nesaptīt ar kalendāro gadu un tas veicās kaut kad jau pēc eiro ieviešanas dienas, tad, protams, tas, ka tie maksājumi, kas jāveic pēc eiro, būs pēc parastiem principiem, nokļūšanas principiem, bet līdz veseliem skaitļiem jākonvertē un jāturpina maksāt tādā pat kārtībā kā līdz tam. Un viena maza tāda piemērs vairāk par iedzīvotāju ienākumu nodokļu aprēķināšanu gadījumā, ja kaut kāds īpašums, kāda aktīva, vai vērtspapīrs, tāda nekustamais īpašums, vērtspapīri vai kāds citi aktīvi iegādāt, un tad ir jānosaka apliekamais ienākums, lai aprēķinātu kapitāla pieauguma nodokli. Tad šeit ir tāds piemērs vienkārši, lai vērst uzmanības to, ka aprēķinām, protams, aprēķinā iegūšanas vērtība vai saistība vērtība jākonvertē arī tāpat kā jebkurā citā gadījumā, kas nav nekas atšķirīgs vai savādāks kā citos gadījumos.